Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Tu nepaliksi nāves ēnas ielā. Šodienas raksturvieta. Pat ja es eju cauri nāves ēnas ieleju, es nebaidīšos no ļauna, jo tu esi ar mani. Tavs zīzlis un tava vēsta mani mierina. 23. psalms, 4. pants. Karaļa Jēkaba tulkojums. Šodienas pārdomas. 23. psalms ir Dāvida dziesma, viens no populārākajiem psalmiem. Vēlos vērst tavu uzmanību uz kādām svarīgām niansēm šī psalma 4. pantā. Mēs lasām, ka Dāvids visā drūmo apstākļu aprakstā Dievu uzrunā uz tu. Tas atklāja, ka grūtajos laikos Dāvids pazina Dievu kā tuvu draugu, uz kuru var droši paļauties. Tāpat šajā pantā nav vēstīts par apmešanos uz dzīvi nāves ēnas ielā, bet gan par došanos tai cauri. Tātad, ja pat tavi apstākļi līdzinās psalmā minētajai ielai, apzinies, ka tie ir tikai pagaidu, un tev ir uzticams kompanjons, un viņš tevi pasargās un izvedīs līdz miera un atveldes vietai. Šodienas lūkšana. Tēvs, patiesi, tu esi mans kungs un mans gans, man netrūkst nenieka. Es atveru savu sirdi ciešākai sadraudzībai ar tevi. Paldies, ka tu vienmēr esi man līdzās, lai rūpētos par mani un iepriecinātu mani. Jēzus vārdā.